Nu ko, sveiki visiem! Mūsu seminārā šodien ļoti aktuāla tēma - cistas miomas, tieši par sieviešu veselību, ko var ar web wellnesa ierīcēm. Nu lūk, un šī tēma mums kļuva ļoti aktuāla, precīzāk man, kad es saskāros pa svētkiem ar dažādiem saviem draugiem, paziņām, kuriem ļoti aktuāla šī sieviešu tēma bija dažādās jomās. Un tad radās šī ideja, ka vajadzētu vairāk parunāt par sieviešu veselību, papētīt arī šos jautājumus dziļāk, kāpēc viņi rodās, ja, un kā klasiski risina, un ko var ar web wellness ierīcēm. Un mēs ar Dzidru konstatējām, ka cistas un miomas patiesībā nevar bāzt vienā lekcijā, tāpēc, ka diezgan būtiski daudzās niansēs atšķirās, kā arī tas, ka tās tādas diezgan lielas tēmas un vienā lekcijā par to izstāstīt pietiekami kvalitīvi būs sarežģīti. Tāpēc šodien būs vairāk par cistām un nākamais seminārs būs vairāk par miomām. Nu, lūk, jā, lai tas būtu kvalitīvi. Nu, lūk, šodien kopā ar mani ir Dzidra Drabe, biorezonanses speciāliste, un Dzidra pastāst nedaudz par sevi, tamēr es, kas saka, pašērošu tālāk, ja, kas gaida tiešraidi. Jā, labdien! Tātad mani sauc Dzidra, un kāpēc tieši par biorezonanses izmantošanu ierīcēs vairāk kā 10 gadu atpakaļ. Es sapratu, ka ar savām veselības problēmām man būs grūti tikt galā tikai ar medikamentiem, un tāpat ļoti gribējās palīdzēt vairāk saviem pacientiem, gan atveseļoties, gan pēc tam atgriezties atkal normālā, var teikt, dzīvē, normālā apritē. Un tāpēc sāku padziļināt pētīt un mācīties par biorezonansi, gan Latvijā, gan Anglijā, un tā kā sāku arī pielietot šo metodi saviem pacientiem un arī sev, bet sev bija ļoti grūti, jo pirmie aparāti, ko es apgūvu, viņi vairāk bija domāti tomēr kā palīdzēt otram vai citiem. Bet 5 gadu atpakaļ, nu jau vairāk, jau būs drīz 6 gadu atpakaļ, es atklāju, ka ir tādas web wellness ierīces, kuras bija jaunas un kuras arī pamatojas uz biorezonansi, to darbību pamatojas uz biorezonansi. Un ar šīm ierīcēm ļoti labi var palīdzēt katrs pats sev, var palīdzēt arī cilvēki, kuriem nav medicīniskā izglītība, jo ierīces atbalsta mākslīgais intelekts, pašapmācošs mākslīgais intelekts, un līdz ar to tā zināšanas jau ir tajā datu bāzē ievadītas, un aparāts vienkārši var mājās lietot katrs pats sev. Jo es arī uzskatu, ka ļoti labi var apvienot, no sākuma bija varbūt arī grūtāk, bet ļoti labi var apvienot klasisko mūsu rietumu medicīnu, arī austrumu medicīnu un arī jauno, kas saucas energomedicīna, kurai pieder šīs web wellness ierīces. Jo mūsu organisms taču raida šo enerģiju, kuru var gan piefiksēt, gan nolasīt, gan izanalizēt. Un šajā virzienā zinātne ļoti strauji attīstās, jo attīstās IT tehnoloģijas un attīstās dažādas iespējas, gan šī nanotehnoloģijas, gan arī, saprot, ka zinātne attīstās ļoti strauji, un šādas ierīces mēs varēsim lietot katrs mājās, palīdzot sev, lai atvieglotu arī mediķu darbu, lai nebūtu rindas un lai mediķi varētu pievērsties vairāk tieši nopietnām problēmām, kur tātad vajadzīgas šīs speciālās zināšanas. Bet mājās mēs katrs pats varam sev palīdzēt un ļoti labi uzturēt savu veselību un varbūt pat nenonākt līdz tam, ka mums jāmeklē ir tātad speciālistu palīdzība. Es domāju, ka es ar sevi būšu iepazīstinājusi un arī pateikšu to, ka uzkrāta tik liela pieredze, ka, protams, gribas dalīties arī ar citiem un sniegt šīs konsultācijas un arī šie webināri. Jā, Inga, došu tev vārdu, lai tu vari iepazīstināt arī ar sevi. Jā, sveiki visiem! Mani sauc Inga Kals, un es ar biorezonansi iepazinos jau vairāk nekā 5 gadus atpakaļ.
Un, jā, mans ceļš arī nebija viegls. Jāsaka, es cieta no migrēnām, ļoti spēcīgām galvas sāpēm. Kas ir tāda, nu, tiešām nopietna problēma, ka tu īsti nevari tajā brīdī pastrādāt vismaz 4 stundas, un, kad tev ir 2 mazi bērni, tas ir visnotaļ ļoti sarežģīti. Protams, es izmēģināju klasisko ceļu, lietot dažādas preparātus, zāles, jā, kas ir pret migrēnām izstrādāti, un, diemžēl, man viņi nepalīdzēja, kā reiz padarīja vēl vairāk, un pievienoja, kā saka, vēl dažādas citas negatīvas simptomas, kas ir tā saucamās blaknes. Un kā rezultātā es sapratu, ka šis variants man nestrādā, un ka man daktars pateica, ka nu, vienkārši samierinies to visu mūžu. Dažiem pāriem, dažiem nē, bet, nu, pa lielam, kā es saku, iemācies to sadzīvot, un tad es sapratu, nu, ka nē, es īsti neesmu gatava ar to sadzīvot. Tie, kas cieš no migrēnām, mani sapratīs, ja, un man bija tā, ka jau 2-3 reizes nedēļā bija šīs migrēnas lēkmes, un jā, tas nebija iespējams. Es nebiju gatava ar to samierināties un mocīties, un līdz ar to es meklēju, nu, kas ir tas cēlonis un kāpēc vispār tas ar mani notiek. Jā, sāku es ar dabas vielām, man paveicās, man ļoti ātri bija apkārt cilvēki, kuri ir tiešām labi zinātāji dabas vielās, un ļoti man palīdzēja. Te pašā brīdī tad vēlāk jau es sāku iedzināties un vairāk veselības jautājumus, sapratu, cik tas ir tomēr laikietilpīgs un pietiekami ilgs ceļš, jā. Tas nenotiek vienā dienā. Tāpat kā mēs veselību nesakojam vienā dienā, arī atvesļošanās ceļš ir pietiekami garš, daudz par to nerunā. Parasti vidēji ir kāda kroniska vaina, tie 3 līdz 4 gadi, kad mēs kārtīgi atjaunojam un nostiprinam veselību. Un līdz ar to es iepazinos arī ar biorezonanci un sapratu, cik lielas un unikālas iespējas ir ar šīm tehnoloģijām palīdzēt sev sakārtot veselību un justies tiešām labi, nostiprināt to, un ne tikai tādas, kā saka, jautājumas atrisināt kā migrēnas, ko es atrisināju, bet arī dažādas citas lietas palīdzēt citiem, kā cistu miomu gadījumā vai citu sieviešu veselību problēmu gadījumā. Jā, patiesībā ir tā, ka tas ir tāds cits risinājums, ja, par ko ļoti maz cilvēku zina. Un tas ir tas, kas arī mani motivē censties pietiekami regulāri iziet tiešraidēs, lai pastāstītu vispār cilvēkiem, ka tādas iespējas pastāv. Jo klienti lielākoties, viņi saka, tie, kas iegādājas ierīces, viņi saka, es pirmo reizi par to vienkārši izdzirdēju, kāds man ieteica jūs, jā, vai, kā saka, netīšām uzdūros uz kādu semināru. Un tiešām informācija ļoti maz, jo pati biorezonanse kā tāda, viņa jau ir pētīta vairāk nekā 100 gadus, bet tā medicīnā ir testēšanas ierīces, kuras ir vairāk nekā 25 gadus pieejamas, bet tādas ierīces, kas ir, kur šī biorezonanses tehnoloģija ir iebūvēta iekšā priekš cilvēkiem mājās lietošanai, vienkārši ir tikai pēdējos 6-7 gadus. Ja? Tā ir ļoti jauna tehnoloģija, ļoti jauna kompānija, kur šo risinājumu piedāvā. Tāpēc tas ir tāds tā kā pilnīgs, varētu teikt, jaunums daudziem, kas to klausās, varētu pat cilvēkiem šis neticami, un arī man pirmos gadus likās, un nevar būt, kā tas vispār iespējams strādā. Ja? Un tajā visā iedziļinoties, izpētot, protams, ka ļoti labi sāc izprast, kā tas viss strādā un ka tas viss ir pieejams tikai tagad, kā saka, mēs varam to izmantot arī mājās. Ja? Un, ir šāda testēšanas ierīces, uzreiz parādīšu lielākiem, lai veidojas kaut kāda bildīte, ar ko mēs varam notestēt visu organismu. Ja? Un ir šāda veida, jā, citrai arī ir jaunākās paudzes, ja? Nākamā versija, kas ir vēl krutāka. Jā, ar to var notestēt visu organismu mājās, ieskaitot arī sieviešu veselību, visu, kas saistīts ar olnīcām, dzemdi, jā, ar visu, kas saistīts ar sieviešu veselību. Protams, ka endokrīnā, hormonālā sistēma, tā nav tikai dzemdi un olnīcas, jā, kas saka, bet tas ir arī dažādi citi orgāni, kas dod šo signālus turp un vakal tiek sūtīti viņi atpakaļ, jā. Par to nedaudz Dzidra vēlāk pastāstīs mūsu prezentācijām.
Nu, lūk, un ir šāda veida terapijas ierīce, ar kuru mēs varam atjaunot, kura palīdz atjaunot organisma pareizdarbību, ieskaitot arī olnīcas, ieskaitot dzemdi, un visas šīs sieviešu lietas, kā arī, protams, kad visu organismu kopumā, jo bieži vien tās sekas mums ir lejā, bet sākums ir kaut kur citur, ja? Un tā ir tā lieta, ko ļoti daudz sievietes pēc manām pieredzes, cīnās ar sekām, bet neatrisina cēloni. Un tāpēc ļoti forši, ka ir šāda kombinācija, ko es sauktu par kombo, ka var notestēt un visu organismu, kā viņš darbojās, ierakstīt autokompleksu terapijas ierīcē, un, kas saka, terapijas ierīce pati koriģē atpakaļ organismu darbību pareizi, lai tas viss funkcionētu kā vajag un neveidot šādas problēmas. Un, protams, ja izveidojas, tad atkal kā mēs varam atbalstīt savu ķermeni jau tajā stadijā, es zinu, ka ļoti daudz cilvēku sāk domāt par veselību tikai tad, kad, ir baigās ziepes, un, protams, no tās bēdres izrāpties ārā ir 100 reizes grūtāk nekā profilaktiski rūpēties. Bet, diemžēl, kā saka, mūsu nācijā maz cilvēku apzinās profilaks vajadzību, tāpēc mēs lielākoties saskaramies cilvēkiem, kuriem jau viss ir diezgan bēdīgi, bet ne bezcerīgi. Vienmēr ir iespēja cīnīties, vienmēr ir iespēja palīdzēt, mācīties tāpat kā es, kas saka, uzsāku savu ceļu tikai tad, kad jau bija viss klasiskais izmēģināts, tāpatās arī tu. Tas ir pilnīgi normāli, kad mēs visu klasisko izmēģinām, kas mums dzīvē mācīts, un tad tikai sākam iedziļināties, kā saka, no kurienes tad tā veselība aug, kā tad tas viss ir saistīts. Lūk. Un, protams, kad lielākoties, ja mēs runājam par jau kroniskām saslimšanām, tad tās jau kā migrēnas, tā jau ir tā kā 4. intoksikācijas pakāpe no 6. Un, ja mēs runājam par cistām miomām, tad tā jau ir tā kā 3. Es pieskaitītu starp 3. un 4. Kā dzidra teikt, 3., 4. Tur tā robeža ir tāda tuva, viņa pieskaita sākuma periodā pie 3., bet tā kā jau kroniskais process aizgājas ilgstoši, tad arī viņas jau pieskaitās pie 4. pakāpes izmaiņām. Lūk, tā kā patiesībā, kad saka, tas ir tāds labs zvaniņš, ja esat jau saskārusies ar cistām vai miomām, tas ir tāds labs jums jau zvaniņš, ka, organisms jau sāk tā kā signalizēt, kad jau tas līmenis piesārņotības jau ir tā kā virs normas ilgstoši, un pat, ja jūs esat jau izoperējusi vai kaut kādā veidā apstrādājis šo problēmu, kas no klasiskām metodēm, nevajadzētu aizmirst rūpēties par savu veselību profilaktiski, lai tā nebūtu recidīva, nebūtu atkārtojumi, jo tas tikai parāda to, ka ir jau organisms pārslodzē, un viņam ir jāsāk palīdzēt. Neatstāt to bez ievērības. Tas, manuprāt, ļoti svarīgs fakts, ko vajadzētu no manis pateikt uzreiz, pirms mēs sākam iet dziļumā. Lūk. Ja kāda vēl, varbūt tās pirms mēs sākam ar prezentāciju, ja kādam interesē iegādāties šis ierīces paredzēts mājās lietošanai, ja kāds vēlās iegādāties ierīces, tad droši var sazināties ar Dzidru vai ar mani, un mēs palīdzēsim to izdarīt, vai ir kādi jautājumi dziļāki, vai man tas dara vai nedara, tad arī ir iespēja iegūt šo bezmaksas konsultāciju online vai klātienē, par to jau mēs vienosimies. Un, tā kā mēs esam ļoti sen šajā biorezonanses pasaulē, mums ir arī lieliskas kursu materiāli tieši par praktisko pieredzi, kur mēs dalāmies gan par testēšanas ierīci, gan par terapijas ierīci, un tie, kas iegādājās ierīces caur mani vai caur Dzidru, iegūst šis jaunums šajā gadā iegūst šīs kursus bez maksas. Manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi, jo kursa cena ir 170 eiro apmērā, un, manuprāt, tā ir lieliska ekonomija, un, protams, arī mūsu atbalstu ikdienā. Kas šeit ir ļoti svarīgs, jo aparāti ir ļoti gudri, ļoti daudz informācijas, un sākumā, protams, ir vajadzīgs laiks, lai ieskrietos.
viņus lietot, bet tad jau, kad ieskanās, tad jau tas ir automātiski, jūs varat palīdzēt gan sev, jā, sākumā, gan tālāk savai ģimenei, mammai, tētim, vecmāmiņai, vectētiņam, jā, brālim, māsai un tam līdzīgi, jo ierīce nav piesaistīta vienam cilvēkam, jūs varat viņu arī nodot kādam citam tālāk un palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Nu, lūk. Jā, Dzidra, ko varbūt kaut ko gribi piebilst vai liekam Es domāju, prezentāciju? ka mēs varam sākt jau savu tēmu, ka cilvēki saprata, jā, ka viņi vienmēr var vērsties vai pie tevis, vai pie manis arī uz konsultāciju un saņemt vairāk informāciju par ierīcēm, par metodi, tātad visu šo. Es domāju, ka šodien mēs iesim diezgan ātri cauri pirmajām prezentācijas slaidiem un nonāksim ātrāk līdz jau olnīcu cistām, varbūt tā ātri pāriesim pāri. Un, protams, gribu atgādināt, ka tā ir pilnīgi fantastika, ka tu vari telefonā atvērt programmu, uz viņu uzklikšķināt un tātad sev palīdzēt, jau aparāts strādā, pat, ka tu viņām nepievērsies. Jā, skatāmies nākošo slaidu. Kā jau Inga minēja, tad, protams, ka sieviešu veselība, ja reproduktīvā veselība nav saistīta tikai ar dzimumu orgāniem, bet, protams, ka viņa saistīta visu endokrīno sistēmu, kura sākas ar centrālo endokrīno dziedzeri, hipofīzi, un pēc tam arī hipotalāmu, vairodziedzeri un visām no tā izrietošajiem hormoniem un tātad šo ļoti sarežģīto regulāciju, ko veic mūsu organisms. Skatāmies nākošā slaidā. Jā, kā pieminēju. Un, protams, šis centrālais endokrīnais dziedzeris, hipotalāms un hipofīze ir saistīti arī ar visiem pārējiem orgāniem. Līdz ar to viņa veselība, tātad veselība ietekmē visi pārējie orgāni un līdz ar to arī citu orgānu varbūt kaut kādas novirzes vai saslimšanas ietekmēs tātad šo centrālo dziedzeri un tas jau tālāk atkal ietekmēs arī sieviešu veselību. Skatāmies nākošā slaidā. Un kas tad ietekmē? Kā es teicu, viss iespējamais. Stresi, ceļš ilgstoši stresi, jo neliela stresi tas tikai trenē mūsu organismu, bet ja tas stress ir ilgstoši un ar to netiek galā, tad tālāk jau aiziet arī uz endokrīno sistēmu, jo hipotalāms ir sastāv no divām daļām, kas ir viena daļa ir endokrīnās sistēmas regulācija un viena daļa ir nervu sistēmas, tātad arī regulācija. Un ietekmē visu mūsu dienas režīms, tam jābūt, protams, ir pareizam, lai būtu pareizās attiecībās gan darbs, gan atpūta, gan arī miega režīms. Un ietekmē visa mūsu apkārtējā vide, ietekmē arī tas, ko mēs uzņemam, gan medikamenti, gan dažādas, ļoti, ļoti daudz dažādas lietas. Un, protams, arī smēķēšana, alkohols vai narkotikas, kas jau, protams, ietekmē tā graujoši organismu. Skatāmies nākošā slaidā. Šeit tā kā tās biežākās baktērijas un vīrusi, kas ietekmē dzimumu sistēmu. Bet ejam uzreiz tālāk, jo šis tā kā atkārtojums no pagājušās tātad mūsu šī webināra vienkārši ātri, tāpēc pārēja viņam pāri. Un, ja gribat, pēc tam varat arī paskatīties, no kā sastāv tieši dzimumu orgānu sistēma un skatāmies tālāk. Jā, varbūt uzreiz piebilst, ja kādam interesē smalkāk tieši par pirmajiem slaidiem, jā, tad mums ir iepriekšējā lekcija par endometriozi, bet droši prasiet, rakstiet, nosūtīšu linku vai Dzidra nosūtīs linku, un varēsiet smalkāk jau iepazīt to bāzīti, kas bija tikai iepriekšējā lekcijā. Jā. Un tagad esam nonākuši pie šodienas tēmas, pie šīs svarīgās tēmas, kas ir olnīcu cistas. Un kā mēs viņas
atpazīst, varam atpazīt, ka varbūt tiešām tur kaut kas jau veidojas un veidojas šīs cistas, tās ir sāpes vēdera liesdaļā. Bet sāpes var arī nebūt. Tas nav tā kā obligāts rādītājs tieši cistām. Viens no tādiem lielākiem rādītājiem ir šī libido izmaiņas. Pie tam viņas var būt gan uz pastiprinātu tātad šo vēlmi, gan arī uz samazinātu vai pat, ka pilnīgi trūks šīs vēlme, trūks libido, un tas nav īsti normāli, jo, protams, ka ja normāli strādā olnīca, tad ir jābūt arī normālai šai vēlmei. Jo olnīcu cistas var būt gan folikulārās cistas, gan arī dzeltenā ķermeņa cistas, atkarībā no tā, kurš process ir endokrīnā sistēmā traucēts, un tāpēc arī šīs libido izmaiņas var būt dažādas. Parādās arī izmaiņas kaunuma apvidū, it sevišķi, ja cista jau ir hroniska, jau ilgāku laiku, piebriest parasti kaunuma lūpas, un ja pavisam ilgstošs process, tad šīs lūpas pat var tā kā ieliekties uz iekšu, jo viņas ir tādas, gaļīgas, piebriedušas. Jā, un varbūt arī izdalījumi, viņam var būt un var arī nebūt. Un, protams, ir menstruāla cikla izmaiņas. Es saku, ka, protams, bet ir atsevišķi gadījumi, ka tā kā mums ir divas olnīcas, ka šīs cistas varbūt ir vienā olnīcā, bet otra olnīca strādā normāli ciklā. Un tad mēs neredzam šīs izmaiņas. Bet, ja sieviete grib tā kā arī tikt pie bērna un ir šī kaut kāda, varbūt neauglība, varbūt sieviete paliek stāvoklī, bet var arī būt tātad šie gan mikroaborti, gan pēc tam aborti, jo otra olnīca var pēkšņi ar šo cistu tātad izveidot nepareizu hormonālo to bāzi, un tāpēc arī ir grūtības ar bērna iznēsāšanu un arī ieņemšanu. Un kāpēc tad veidojas tādas olnīcas cistas? Protams, ka vēl daudz apstākļi tam nav noskaidroti, kaut gan pētīts tiek jau ļoti ilgstoši. Galvenais ir šīs nervu sistēmas izmaiņas, jeb izmaiņas hipotalāma un hipofīzes darbībā, kur notiek tieši šo dažādo, kur notiek, šī cikla regulācija, lai būtu cikls, lai būtu gan folikula augšana, kas ir olšūnas augšana, gan arī, lai notiktu šī atjaunošanās, tātad menstruālais cikls. Viss šis cikls tiek vadīts no nervu sistēmas, tieši hipotalāmas, hipofīze, un ja šeit ir izmaiņas, kaut kas noiet greizi, tad šis folikuls aug, un viņš pēc tam nesarūk, bet izveidojas cista, kas ir pildīta ar šķidrumu, vai dzidru šķidrumu, vai tādu kā duļķaināku šķidrumu. Un līdz ar to šī cista saspiež olnīcu, jo varbūt arī vairākas cistas, un olnīcas audi atrofējas, un tātad samazinās šī iespēja olnīcai strādāt normāli. Jo, ja ir izveidojusies cista, tad citi folikuli varbūt tā negrib augt, ja izveidojas dzeltenā cista, tad folikuli arī neaug un nenobriest, un līdz ar to sametas vairākas cistas vai viena cista, reizēm viena cista var būt ļoti liela folikulāra cista, pat bērnu galvas lielumā, kas, protams, ir reti, un tad tas ir sāpīgi, un tad es domāju, ka viņu jau atklāja diezgan tomēr ātri. Otrs var tātad iemesls arī būt, ja organismā daudz toksīni, daudz tātad vielas, kas ietekmē šo folikulu, un tā rezultātā folikula augšana ir nepareiza. Arī viņš tātad kļūst biezāka siena, pēc tam izstiepies un plānāka, bet nenotiek šī folikula pārplīšana, kas normālā ciklā, varbūt pateikšu, normālā ciklā
aug vairāki folikuli, vienā folikulā nogatavojas olšūna, kad folikuls pārplīst, šī olšūna tiek novirzīta olvadā un aiziet uz dzemdi. Pārējie folikuli un arī šis viens folikuls saraujas, uzsūcas, un tā tad vairs nav. Bet, ja notiek šī nepareizā augšana, kuru ietekmē tātad dažādi faktori, tad izveidojas cistas. Un, ja tas ietekmē tā kā hormonālo sistēmu ļoti, tad, protams, ka viņas var veidoties arī otrā olnīcā, un tad jau šīs problēmas ir smagākas. Un apvienojot tātad šos cēloņus, varu teikt, ka tas ir, protams, stress, kas ietekmē nervu sistēmu un līdz ar to arī hipotalāmu. Nepareiza ēdiena izvēle, ar to es domāju, ka vienpusīga ēdiena izvēle. Vai nu varbūt pārāk trekns, koncentrēts ēdiens, kas ietekmē vielmaiņu, un vielmaiņa nepareiza un veidojas toksīnu starpprodukti, ja brīvie radikāļi, kas var ietekmēt šo folikulu, vai arī trūkst kādi vitamīni, sevišķi tur A vitamīns, E vitamīns, D vitamīns, kas arī ietekmē šo sistēmu, vai trūkst mikroelements, vai trūkst kādas aminoskābes vai peptīdi. To īstenībā var, protams, veikt laboratoriskos izmeklējumus, kuri ir diezgan dārgi, varbūt arī un ilgstoši reizēm, atsevišķi izmeklējumi jāveic. Tāpēc, lai ātri palīdzētu, medicīnā parasti jau ārsts nozīmē uzreiz to zināmākos, pārāk pat tā kā individuāli neiedziļinoties, kuri tieši katram trūkst, bet apmēram pārunājot jau pēc pieredzes iesaka kādus. Ietekmē, protams, arī tas, vai ir sēdošs, guļošs, vai cilvēks, vai viņam pietiekoši fiziskā slodze, un arī, ja ir par daudz šī fiziskā slodze, pārāk smags darbs vai pārāk liela treniņa slodze, tas arī ietekmē nelabvēlīgi, jo tas viss saistīts ar asinsriti, ar limfriti, un tā tad arī nav labi. Iekaisumi, gan dzemdes iekaisums, gan olnīcu, gan olvadu iekaisums, gan arī pat pārējo orgānu iekaisumi, tātad šo iekaisumu rezultātā izstrādājas toksīni, kas ir kaitīgi olnīcai un pašam folikulam, kas tātad var rosināt, veidoties cistām. Tiek pieminēts arī tāda kā iedzimta predispozīcija uz šo olnīcu cistu veidošanos, bet īstenībā jau mums katram ir kaut kas iedzims tieksme uz kaut kādām saslimšanām vairāk, citam tur uz sirds asinsvadu, citam uz vielmaiņu, uz endokrīno vai vēl kādu sistēmu, bet tas nenozīmē, ka noteikti kā ir iedzimtās slimības. Šī ir tikai tieksme uz šo saslimšanu ātrāk, ja netiek ievērots pareizi tātad kāds no šiem faktoriem, tas ātrāk veicina. Citam varbūt lēnāk veicina, kam nav šī iedzimtība, bet citam ātrāk, bet no tā pilnīgi var izvairīties un pat nesastapties savas dzīves laikā, ja pareizi tiek viss darīts. Skatāmies nākošajā slaidā. Jā, un šeit es tā kā runāšu nedaudz par to medicīnā, ko mēs varam darīt. Tā tad ir šī hormonālā ārstēšana ar hormoniem, kas vienmēr, protams, kā jau hormonāla ārstēšana nav īsti bez blakus parādībām, viņa vienmēr ir gandrīz ar blakus parādībām, var palīdz apmēram 35–40% tā kā pozitīvs iznākums. Bet pārtraucot tā kā hormonālo terapiju, cistas atkārtosies, ja netiks novērsti pamata cēloņi. Viņš tātad šo laiciņu, varbūt cista sarausies un neaugs lielumā, bet pārtraucot šo hormonālo terapiju, viņa atkal var atgriezties. Ja cistu rašanos ir ietekmējis kaut kāds liels stress, tad, protams, ir šīs pretstresa medikamenti. Un vienmēr jau ārsts arī iesaka pat gan
kā uzturbagātinātājs, gan arī injekciju veidā reizēm veids gan vitamīnu, gan minerālu vielu, gan peptīdu, jeb aminoskābju piedevu tādu uzņemšanu. Un visefektīgākā, protams, ir šī ķirurģiskā iejaukšanās, bet arī šeit var izsūkt cistu. Protams, tā ir operācija, un līdz ar to, kā jau visas operācijas, bet var palikt rētaudi, un ja šīs cistas vairāk kārtīgi dažādas olnīcas vietās izsūc, paliek rētaudi, un tā tad olnīca arī vairs tik labi nedarbosies. Var izoperēt, bet principā jau operācijas laikā mazāk operē tieši pašu cistu izoperē, bet jo olnīcas nav tik lielas, parasti jau tad izņem ar visu olnīcu. Un tas, protams, ja ir vēl šis reproduktīvais vecums, tad ļoti ietekmē bērnu ieņemšanas iespējas. Labi, viena olnīca paliek, bet, protams, ka viņš līdz ar tos puses samazinās. Un arī jau cilvēkiem, kas varbūt ir lielākā vecumā, tomēr šīs olnīcas ražo arī kaut kādas hormonus, kas ir mums vajadzīgi, un līdz ar to vienmēr ķirurģiski kaut kā izgriešana, mēs vienmēr kaut ko zaudējam. Ne tikai šo slikto, bet zaudējam arī kaut ko no labā. Es domāju, ka šeit apmēram es varbūt garāk nepievērsīšos, jo dažādiem šiem dienas režīmam mēs visi it kā jau zinām, kas mums ir vajadzīgs, gan ēšanas režīms, gan miega režīms, gan fiziskās aktivitātes, gan dažādi šie sava organisma veselības uzturēšana, jo pats galvenais ir sakārtot organismu un uzturēt viņu tātad pie labas veselības. Jo mūsu organisms jau ir spēcīgs, un viņš ļoti daudz ko tiek pats galā, gan ar tiem toksīniem, gan infekcijām, gan dažādiem šiem stresoriem. Bet reizēm ir nepieciešams iedot kaut kādu impulsu, kaut kādu atbalstu, lai mēs tā kā varētu tikt galā ar dažādām problēmām. Jo olnīcu cistas jau arī ir principā ne jau kā atsevišķas tāda rašanās, bet viņa rodas tikai tad, ja organismā kaut kas jau ir novirzījies no normas, un tas arī ietekmē šīs olnīcas, un tālāk pa ķēdīt jau aiziet visas pārējās problēmas. Jā, Inga, varbūt, ja tev ir kaut kas piebilstams, vai varam arī pievērsties biorezonansei. Es daudz runāju, varbūt došu vārdu tev. Jā, es varu pastāstīt, protams, arī par tiem risinājumiem, ko tieši ar biorezonanses terapiju var darīt, ja, ar ko tā ir saudzīga un kāpēc nav šo blakņu, kā ir ar klasiskajām metodēm. Kā ir, Dzidra, vai tā kā ejam uz to sadaļu, vai tu gribēji vēl kaut ko piebilst? Es domāju, ka ejam uz to sadaļu, Jā. tā kā uz biorezonanses. Un tad jau, ja man kaut kas radīsies vēl piebilstams, tad es lūkšu vārdu arī. Tu gribēji, lai es slaidu nākamo uzlieku, vai? Jā, pāriesim pāri tā miomām, ejam tālāk. Aha, miomas būs nākamajā reizē. Jā, un šeit varbūt par to biorezonansi, ko mēs varam. Jā, lūk, ko es varu minēt par biorezonanci, ja? Tad, kas ir ļoti labi, kā jūs iepriekš arī redzējāt, ja, ka tie cēloņi ir visdažādākie. Un līdz ar to varbūt es noņemšu slaidu, lai mani redz, varu parādīt arī ierīces, lai ir vieglāk uztverams, ja, kas grib te jau var palasīt tur smalkāk par visām funkcijām, bet es tīri, par ko mēs varam darīt attiecībā uz cistām, gan profilaktiski, ja, gan tad, ja ir kaut kāda problēma jau radusies, kā jūs redzējāt, protams, ka tie cēloņi ir dažādi. Jā, tie var būt gan hormonālas izmaiņas, gan, kā saka, toksīni, stress. Jā. Un, protams, tās metodas, ko mēs redzam, ko patreiz piedāvā klasiski, jā, ir tādas visnotaļ ar blaknēm. Jā. Un, protams, nemaz neviens negarantē, ka tā lieta neatgriezīsies. Jā. Vai nu tā ir ķirurģiska iejaukšanās,
izsmelšanās, ja, kas nozīmē, ka veidojas rētaudi un iespēja iestāties neauglībai. Arī hormonāla preparātu lietošana var izraisīt dažādas blaknes. Jā, kā arī, protams, var iestāties neauglība, ja, teiksim, hormonālās izmaiņas ļoti būtiski tiek izmainīts organisms. Jā. Nu, es domāju, ka tie, kas mūs skatās, tie jau vai nu ir saskārušies, vai nu apzinās, ja, ka tie, ko patreiz piedāvā klasiski, nu, tas ir tāds grūts un smags ceļš. Protams, ja viss ir bēdīgi, vajag iet šo klasisko ceļu, es uzskatu, ja, te pašā brīdī ar šīm ierīcēm mēs varam atbalstīt un palīdzēt savam ķermenim ātrāk sakārtoties. Bet tīri, ko var ar biorezonanses terapijas ierīci? Tad iekšā ir iebūvētas divas antenas. Viena antena ir antiparastāra antena, un kā jūs redzējāt arī prezentācijas materiālos, var būt ierosinātājs arī kāds no mikroorganismiem. Ja? Un tādā veidā jūs ļoti precīzi varat ar antiparastāro antenu atbrīvoties no šī konkrētā mikroorganisma. Ja? Es zinu, ka ļoti daudz cietēm ir mikoplazma, ureoplazma un ginekoloģija gada pārbaudēs īstenībā uz šīm lietām netiek veiktas analīzes, un daudz nemaz nezina. Kāpēc? Lielākoties tāpēc, ka rietummedicīnā nav risinājumu tam. Nu, tāda kārtīgi efektīva risinājuma. Uz ko nav kārtīgi efektīva risinājuma, uz to parasti analīzes nenodod. Nu, tā metode strādā. Vai sistēma, ja? Bet kas ir ļoti labi, ka testām, ja mēs testējam ar testēšanas ierīci, mēs redzam, kas tur dzīvojās lejā, ja, tieši pa sieviešu līniju, un var ar šo ierīci atbrīvoties no šiem mikroorganismiem, ja? Vai tā ir mikoplazma, vai tā ir ureoplazma, vai tie ir kādi trihinelas, un kas tur vēl bija, klamīdijas, ja? Visi šie mazie mīļie draudziņi, ja? Kas tur uzturēties var, ja, tad viennozīmīgi šī ir efektīvākā lieta, ko es varu rekomendēt, jo nu, viss kaut kas ir izmēģināts uz sevi, uz klientiem un ģimeni, un tiešām ļoti labi atbrīvo. Ļoti efektīvi. Un kas pats interesantāk, ka šie mikroorganismi, viņi nedzīvo mūsu tā kā frekvenču diapazonā, viņiem ir citas frekvences, ja, tiem, kam interesē teorija, droši prasiet, mums ir lekcijas tieši par teorētisko daļu, kā strādā antiparastārā antena, kādi zinātnieki to ir pētījuši un kā tas viss darbojas, lai jūs saprastu vieglāk. Un līdz ar to tā ir visefektīvākā metode, manuprāt, kas patreiz ir pieejama kā antiparastāro iedarbību. Nākamā lieta ir, piemēram, ja jums ir hormonāls cēlonis, ka jums ir hormonālas izmaiņas, organismā nepareizi darbojas hormonālā sistēma, kā jūs apzināties, lietojot hormonālos preparātus, lai to regulētu, tur ir ļoti daudz blaknes. Vienkārši atveriet kas saka, blakus parādību sarakstu un izlasiet, uz ko varat iedzīvoties. Ja? Nu, protams, tā ir jūsu izvēle. Vai jūs gribat tā darīt vai citādāk? Ja? Es, piemēram, izvēlos šādu ceļu, kad hormonālo sistēmu var līdzsvarot un sakārtot atpakaļ, izmantojot hormonālās sistēmas līdzsvarošanas programmas. Ja? Tad ir otra antena, kas ir paredzēta sistēmu līdzsvarošanai vai konkrētu orgānu darbības atjaunošanai, un kas ļoti bieži ir, kad hormonālā sistēma strādā kombinācijā ne tikai olnītes atsevišķi, bet tur, piemēram, hipotalamus, hipofīzi, ja, citi orgāni, kas ir iesaistīti, un bieži vien cēlonis ir augstāk. Ja, un nestrādājot uz visu hormonālu sistēmu kopumā, mēs, protams, kad ilgstošu rezultātu nevaram gaidīt. Ja. Šeit, kas ir iebūvēts iekšā, kad var strādāt uz konkrēto orgānu, var strādāt uz visu hormonālo sistēmu kopumā, līdzsvarojot un atgriežot šo hormonālo sistēmu pareizajā darbībā. Ko es gribēju minēt klāt, kad katram orgānam, katrai sistēmai ir savs normālās darbības diapazons. Un, ja kaut kas nestrādā kā vajag, tas nozīmē, ka vai nu šī sistēma vai orgāns ir pārslodzē strādā, tad virs normas, vai nu strādā zem normas, tad samazinās šī darbība. Un to, ko dara lieliski šī ierīce, viņa regulē atpakaļ. Un ja jums viss strādā pareizi, tas vilnis vienkārši uziet cauri un, kas saka, nekādā veidā negatīvi jūs nevar ietekmēt.
Nu, lūk, tāpatās, ja ir kaut kādas vielmaiņas problēmas, tad šī ierīce var palīdzēt regulēt vielmaiņu. Ir programmas vielmaiņas regulācijai. Ja, piemēram, tie ir toksīni, kas ir uzkrājušies, ja, tad pa daudz toksīni ir speciāls programmas detoksikācijai, jo to, ko es esmu ievērojis savā pieredzē ar cilvēkiem, kad daudziem nestrādā šīs izvadas sistēmas pareizi. Līdz ar to detoksikācija nenotiek līdz galam. Ja, tad pareizi, un tie toksīni uzkrājās un veidojās dažādi, kā saka, veidojumi, ieskaitot cistas organismā, kas nozīmē vienkārši šie toksīni ir iebāzti konkrētā orgānā, cista veidā. Viņi kā tāds, kā saka, mūsu imūnšūnas, kā tādu bumbiņu satini, ja, kā zirneklītes tādu bumbiņu satini, un noglabā vēlāk. Un tad, kad varbūt jūs palīdzēsiet savam organismam no tā visa atbrīvoties. Nu, tiem, protams, kam ir augsti stresi, ja, ka jūs zināt, jūs esat pārdzīvojis ļoti augstu stresu, un šeit ir iekšā stresa mazinošas programmas. Ja, tad ir iespēja sakārtot un līdzsvarot savu nervu sistēmu, palīdzēt tai ar šo terapijas ierīci. Ļoti, ļoti efektīvi. Ja, stresa mazināšanas programmas, novērojis, arī bērniņiem ļoti efektīvi strādā. Ja, un gan vieglākais ir gulēt, ja, gan arī attiekties, mazinās tās emocijas un reakcijas uz dažādām lietām. Tāpatās, kas man ļoti patīk, ka, piemēram, ja varbūt šī vitamīnu vai mikro, makro elementu, kas ir minerālu vielas, ja, aminoskābju deficīts, tad ar šo testēšanas ierīci mājās var redzēt, kas jums tieši trūkst, kas ir deficītā, ja, un līdz ar to arī sevi izveidot, nopirkt, kā saka, tās dabas vielas vai padomāt par tiem produktiem, ko jūs varat uzņemt uzturā, kuri ir produkti vai dabasvielas, ja ir bagāti ar šīm vielām, vai tās tie ir vitamīni, ja, vai tās ir minerālu vielas, vai tās ir aminoskābes. Ja. Jūs varat notestēt un to visu redzēt, kas ar jūsu organismu notiek tajā brīdī un kas viņam ir deficītā. Ja. Un līdz ar to tālāk atkal piemeklēt to metodi, kā tad uzņemt šīs vielas. Ja. Jo, protams, ja nav izēja materiālu, kā salabot šo problēmu, ja, tad, kā tas ir ar to organismu, ja, tad tur tas viss sāk brukt kopā. Benzīns jālai iekšā, ja, kā mašīnītē, tikai, šeit, protams, ne benzīns, bet uzturvielas. Tālāk, piemēram, ja tas ir iekaisums, ja, tad iekaisumiem arī ir speciāls programmas, ļoti, man liekas, efektīvas, ir iekaisumu mazinošās programmas iekšā iebūvēts arī šādā terapijas ierīcē. Kā arī, piemēram, ja jūs zinat, ka jums ir iedzimtība, ka jums ģimenē jau daudzām sievietēm šī problēma atkārtojās, nozīmē, ka jums īpaši svarīgi ir šī profilaks, īpaši svarīgi ir uzturēt savu ķermeni maksimāli veselu, lai šādas sekas neizveidotos. Ja? Un tādā ziņā profilaktiski strādājot ar testēšanas ierīci un terapijas ierīci kopā var izmantot autokompleksus, kas nozīmē, ka pats speciāla programma, mākslīgā intelekta programma, kas apstrādā jūsu datus, kas ir miljoniem parametru, un izstrādā jau konkrētu programmu, ko sauc par autokompleksu, ko jūs ierakstat iekšā šajā ierīcē, kas regulē atpakaļ visas jūsu organismu sistēmas, līdz ar to sakārtojot ķermeni kā kopumu, nevis tikai atsevišķu konkrētu sistēmu. Ja, jo ļoti bieži cēlonis ir kaut kur augstāk vai citā vietā, bet tās sekas ir lejā, ja, ko mēs bieži vien redzam. Nu, lūk, kas vēl ir ļoti interesanti, kad jā, var būt arī kaut kādi, teiksim, produkti, kas nepārstrādājās cilvēkam. Arī tiem pašiem, kas uzturā lieto veselīgus produktus, jā, veģetāriešiem, arī vegāniem, kuriem, piemēram, varbūt, kad brokuļi nepārstrādājās, jā, tad kaut kādas vielas trūkst un organisms slikti viņas pārstrādā. It kā produkts veselīgs un ļoti uzturvielām bagāts, jā, bet, teiksim, var nepārstrādāties. Zinot mūsdienu pasauli, ja, es teiktu, ka arvien vairāk un vairāk ir cilvēku, kam kaut kādi produkti nepārstrādājās. Vai nepietiekami efektīvi pārstrādājās. Un līdz ar to veidojās šie produkti tātad nesadalās mazajās molekulās zarnu sistēmā, kā rezultātā viņi neuzsūcās, ja, un kaut kādi pārpalikumi paliek
kas veido tā kā pūšanas procesu zarnu traktā, kas tālāk jau šie pūšanas procesi veido toksīnus, un šie toksīni aiziet asinsritē, aiziet, ja, tad pa visu organismu, un tālāk jau var veidoties arī cistas, ja, kas vienkārši, kā saka, intoksikācijas rezultātā, ja, kad organismu piesāņotības rezultātā. Un ar to ir ļoti interesanti, ka ar šo testēšanas ierīci ir iespēja arī uztaisīt pārtikas testu. Nav jāizmanto pārtikas produkti, ir iekšā iebūvēti jau klasiski populārākie produkti, ja, kas vispār ir pieejami. Un viņi tiek sakārtoti derīgajos, nederīgajos un neitrālajos, un te jūs varat arī regulēt ēdienkārtī, izslēgt kaut ko no nederīgajiem, ja, kas saka, un paskatīties, kādi tie rezultāti veidojas tālāk. Vēl, kas ir arī testēšanai ir alerģiskās reakcijas, ja, kuras arī var paskatīties tieši par produktiem vai vielām, tur arī tiek norādīti, ja, testēšanas rezultātā. Un vēl trešā iespēja ir, ka šeit ir tātad konteiners, tāda vietiņa, kurā mēs varam ielikt kādu pārtiks produktu un notestēt konkrēto pārtiks produktu sadarībā ar mums. Un šeit tiešām ir ļoti daudz klienti un labi rezultāti, kad viņi saka, es pilnīgi jūtu, ka man to produktu vajag, piemēram, kā tur dzērvens, vēl kaut kas, nu, ka tur slikta tā imunitāte, jā. Un viņš uzliek, tas cilvēks notestē 10 produktus, jā, ieskaitot tur dabas vielas un kaut kādas vēl tur tinktūras, vēl kaut ko. Un tikai tas viens produkts viņam perfekti der, kā tur, piemēram, dzērvens, jā, un viņš sāk lietot un tiešām ļoti labi rezultāti veselībām. Tā kā ne viss, kas der visiem, ja der mums konkrēti, un ar to man patīk šis instruments, ja, šis aparāts ir to, ka jūs varat ļoti precīzi paskatīties, kas der tieši jums. Ja? Un dzīve ir pierādījusi, ka tiešām mēs katrs esam unikāls. Un, nu, jā, liela daļa lietas mums sakrīt, bet ir arī daudz lietas, kas nesakrīt. Šis ir tas veids, aparāts ir bezskaislīgs, jā, un viņš dod ārā rezultātu 95% atbilstību, ja, ko kompānija ir savās vadlīnijās minējusi, ka vai nu der, vai nu neder. Un līdz ar to, kā saka, šeit ir ļoti, ļoti precīzi zinātne apakšā. Nu, lūk, es domāju, ka lielākoties es arī izstāstīju tādas galvenās lietas. Ja kādam ir kāds konkrēts jautājums, droši rakstiet zem video, mēs labprāt atbildēsim. Vai arī kāda tēma, ko jūs gribat, lai mēs malkāk izcitējam arī. Jā, Dzidra, varbūt tev ir ko piebilst tajā visā. Jā, es labprāt tā kā papildināšu arī nedaudz par to un vēlreiz uzsvēršu, ka šīs ierīces, protams, nav tā kā obligāti, nu, ka izslēdz medicīnu. Šīs ierīces ir labas tieši ar to, ka viņas var strādāt kopā, tā kā papildināt tieši ārstēšanu. Un tas ir tas lielais efekts, ka gan medicīnas ar savām zālēm un visu, gan šie aparāti kopā, tikai kopā mēs varam sakārtot īsti organismu un atgriezt viņu tā kā veselībā. Var rasties jautājums, kā tu, Inga, minēji, tas iekaisuma mazinošās programmas. Medicīnā arī ir zāles, kas mazina iekaisumu, bet šeit ir pilnīgi jāsaprot, ka tas ir atšķirīgi veidi. Ja medicīnā mēs ar zālēm tā kā vai mazinām vai kaut ko palielinām, tad šeit šī programma, protams, strādā uz to, ka viņa dod impulsu pašam organismam, attiecīgiem orgāniem, lai viņi samazina šo iekaisumu. Viņi tā kā nevis uz pašu iekaisumu, bet viņi palīdz organismam, attiecīgiem orgāniem samazināt iekaisumu. Līdz ar to viņam nav nekādu pilnīgi blakus efektu, un viņš nevar būt kaitīgs kaut kam citam. Viņš strādā tā kā palīdz visam organismam uzreiz. Jā, nu varbūt vēl nedaudz arī, kā Inga teica, veģetāriešiem ļoti svarīgi, jo tā kā veģetārieši neuzņem šo dzīvnieku izcelsmes produktu, tad viņiem bieži trūks tieši A vitamīns, nu tie, kas ir dzīvnieku izcelsmes vitamīni, A un D un E. Un ar aparātu ļoti labi var sekot līdzi, un, protams, arī aminoskābes viņiem, jo
Tie, kas ēd gaļus, zina, ka tur ir daudz aminoskābes, un tāpēc viņi ir priecīgi, ka viņi uzņem tā kā visu. Bet veģetārieši ļoti rūpīgi parasti seko tam visam līdzi. Un šis aparāts, testēšanas aparāts unikāls ar to, ka viņš arī šiem veģetāriešiem katru dienu var parādīt, vai tavam organismam trūkst tur lizīns, vai viņam trūkst kāda cita aminoskābe. Un tātad veģetārietis var pameklēt, kurā augā ir vairāk tieši šī aminoskābe un uzņemt tādā veidā. Vai arī uzņemt klāt kā uzturu bagātinātājiem tur A vitamīnu vai D vitamīnu vai E vitamīnu, kas tajā brīdī tieši viņam trūkst. Tāpēc, domāju, veģetāriešiem tas ir tāds instruments, ar ko viņi var ikdienā sekot līdzi, lai kaut ko nenodarītu sliktu savam organismam, lai kaut kas viņam tā kā ka būtu iztrūkums. Un, protams, par šīm olnītes cistām, jo, ja viņa ir liela, ja daudz, tad viņa var sāpes radīt, iegurnī sāpes, un cilvēks var nesaprast, kāpēc viņam kaut kas sāp, un iet uz izmeklējumiem. Laikam es nepastāstīju par to, kā izmeklē uz olnītes cistām. Ja es pareizi atceros. Varbūt var uzlikt slaidu. Tā, tūlīt tas. Atpakaļ, ja mēs paiesim, tad droši vien. Jā. Šeit? Tā, vēl bišķiņ atpakaļ. Jā, es neesmu arī šeit iekļāvusi. Protams, tā ir ultrasonogrāfija, var skatīties. Tad var skatīties precīzāk, tā kā to ultrasonogrāfiju nosaka, bet var skatīties precīzāk arī ar sonohisterodi defrakciju un arī magnētiskā rezonansē viņas var redzēt. Vienkārši izmeklējot ginekologam, ja, protams, tā ļoti tā kā liela pieredze ginekologs vai arī, ja šī cista ir ļoti liela, tad viņu var vienkārši izmeklējot konstatēt. Bet parasti tās ir vajadzīgs izmeklēt tā kā vairāk. Gan ar šo sonogrāfiju, gan magnētisko rezonansi. Bet, jā, tas bija to, ko nedaudz gribēju piebilst, ka tā izmeklēšana arī nav tik vienkārša, jo ir jāizmeklē gan šīs olnīcas, gan pēc tam, protams, var sākt meklēt, kas vēl organismā ir tas, kas ietekmē viņu veidošanos. Jā, Inga, vairāk laikam negribēšu, varam ņemt šo nost. Jā, lūk. Jā, man liekas, ka mēs esam kārtīgi izstāstījuši šo tēmu. Ja kādam palika jautājumi, tad droši var griezties pie manis vai pie Dzīdras, jā, un precizēt, un, kā saka, visu uzdot, kas uz sirds. Lūk, jā, tā kā, ja vēlaties, jums ir doma, ka varētu šīs ierīces iegādāties, jā, tad arī droši var pieteikties uz bezmaksas konsultāciju pie manis vai pie Dzīdras, un tad jau, kā saka, izstāstīsim, parādīsim, kā tas viss strādā. Un, jā, ko es vēl gribēju minēt, kad kompānija, kas ražo šīs ierīces, ir startautiska, līdz ar to piegādā ierīces pa visu pasauli, tā skaitā arī Īrija, Anglija, un arī Amerika, jā, un arī kaut kur uz austrumiem un uz Āziju, tā kā neuztraucieties, zinu, ka latvieši daudz kur, vai Latvijā, kā saka, agrāk dzīvojušie cilvēki aizceļo daudz kur un dzīvo arī siltajās zemēs. Un kad tu dzīvo arī citās valstīs, bieži vien vai nu tur medicīna nav tik attīstīta, vai nu, kā saka, daudz kas atšķirās. Un līdz ar to šāda veida ierīces, protams, mājās lietošanai tā ir tādā fantastisks papildinošs efekts, kā saka, dažādām dzīves situācijām. Protams, ja ir SOS situācija, tad vajag griezties, kā saka, pie mediķa un risināt šo jautājumu, neākstīties, kā saka, ja, jo šī arī nav panacēja, tas nebūs tāds risinājums uz vienu dienu. Šis ir tāds profilaktisks risinājums, ka jūs
Tad, kad SOS situācija ir beigusies, jā, tad jūs pakāpeniski sakārtojat savu ķermeni, atpakaļ līdzsvarojat, izlīdzinat visas problēmas, atjaunojat, jā, lai viņš tādā pareizi vairāk šādas SOS situācijas nerastos. Jā. Nu, un jā, mīļie, tā kā, ja kādam ir doma, ka gribat iegādāties, tad mēs ar Dzidru nodrošinām jums arī papildus apmācības latviešu valodā, kas ir unikāli. Un, manuprāt, jo lielākoties visi materiāli ir krieviski, angliski, bet pati programma testēšanas ierīcei un terapijas ierīcei ir tulkot 20 valodās, ieskaitot arī latviešu valodu. Ja. Bet, protams, lietojot šādas unikālas, fenomenālas ierīces, kurās ir tik daudz visādu iespēju, programmu, ko gribās pamēģināt, protams, ka gribās kādu atbalsta punktu, kam pajautāt, kā to, kā šo darīt, kāda pieredze, ja, kur arī citi cilvēki, kā saka, kuri to lieto ilgstoši un jau ir uzkrājuši zināšanas un pieredzi. Tā kā mūsu atbalsts jums garantēts, kā saka, tikai tālāk jums jāizvēlās, vai jūs gribat iedziļināties, kā var sakārtot savu veselību un uzturēt sevi tiešām veselu un enerģijas pilnu pietiekami ilgi, kā arī sieviešu veselību, kā mēs apzināmies, nodrošina arī pietiekami ilgi šo ārējo skaistumu. Tā kā nav nemaz, kā saka, tik maznozīmīgi mūsdienās ir vērts to sieviešu veselību paildzināt, cik tad var, vai ne? Un es domāju, ka šādas ierīces viņas noteikti var lielu ārtavu dot šajā lietā, jā, var ilgstošāk saglabāt savu jaunību, un jā, es domāju, ka tas ir lieliski. Tas ir lieliski, ka mēs dzīvojam šādā laikā, kur ir tik daudz iespēju. Es esmu ļoti, ļoti pateicīga un laimīga par šādām ierīcēm, jo es domāju, ka tās iespējas, ko mēs varam šajā gadsimtā izdarīt, es domāju, pagājušā gadsimtā cilvēki varēja tikai cerēt uz kaut ko tādu. Ja. Un jā, viņiem bija jāiet tas klasiskais ceļš, jo nebija alternatīvas. Nelūk. Bet mūsdienās ir forši, ka ir alternatīva, vai ne, Dzidra? Kā tu domā? Jā. Es varbūt vēl arī piebildīšu, lai cilvēki nebaidās griezties pie mums arī tad, ja viņi nedomā iegādāties šīs ierīces, jo mēs nekad neuzspiežam vai nepierunājam tā kā pēc vai vēl kaut kā. Mēs vienkārši padalīsimies, izstāstīsim, ko tas nozīmē, ko ar to var panākt, ko var iegūt. Un bez pierunāšanas cilvēks pats, ja gribēs, tad viņš iegādāsies, ja ne, tad arī nē, netiks nekas tur tā kā apvārdots vai apburts, lai pēkšņi iegādājas. Droši griežties pie mums ar jautājumiem, lai uzzinātu vairāk, kas tad ir šī biorezonanse un kā viņi izmanto šajās ierīcēs un cik daudz ar to var palīdzēt vai nevar palīdzēt. To visu mēs pēc savas pieredzes un arī zināšanām varēsim jums izstāstīt. Jā, Inga. Lūk, jā. Tā kā šodien laikam tad viss, jā, no mūsu puses, kāda Dzidras. Jā, es domāju, ka šodien, pietiks. Nākošā reizē tad jau vairāk kaut ko atkal pa citu tēmu. Jā, tā kā vai nu tiekamies pēcmaksas konsultācijā, vai nu kādā nākamajā lekcijā. Jā, tā. Paldies, ka skatījāties. Tā.